Apsteidzot Rubenes vienību, savukārt FK Irlava Īsam komanda šobrīd 9. vietā. 24 spēlēs izcīnīts sastāvs, 19 spēlētāji, bet arī ir daži iztrūkumi. Tur redzēsim, kāds ietekmēs spēli. Tikmēr Nika Blumfelda metiens, vēl viens metiens. Taču Venevits iesācis spēli vārtos diezgan labi. Tie galā jau ar pirmajiem bīstamajiem metieniem. Pilnās maiņās turklāt vēl daži spēlētāji arī rezervē. Kārlis Spilbergs ar bumbiņu pazaudē to viduszonā. Četrniekā Tiltiņš izdara metienu un vārti. Iespēlē uz Burbo, tur jau labi Vītols nocīnās aizsardzībā. Ļoti cieši pieskata vidu, pēc tam metiens stūras izpildījumā. Labs metiens arī padodās. Diagonālajā piespēlē Trofimenko. Roberts atspēlē Jančevskim, laba piespēle uz Šenbergu un Šenbergs. Rēders labi diagonāli atrod Vanagu. Vanags uz vārtu priekšu Blumfeldam un vēl viens. Ielido savu vārtu rāmī. Alksniņš aiz vārtiem. Piespēle uz vārtu priekšu, bumbiņa nolēkā garā vārtu. Stūre. Metiens vārti. Eduards. Trofimenko divcīņā ar Medni. Bumbiņa maina adresāts. Labi nospēlē Jančevs. Blumfelds. 2 vārti līdz šim viņam jau ir. Viņš lūko pēc trešajiem metiens un tas ir hat-triks. Un kopā 31 punkts, kas viņu atstāja šobrīd 4. vietā. Taču bija labi iespēja vairākumā izcelties ar vārtu gūmu. Bet labi darbojās Ulbroks aizsarg, tagad Venevits. Bet labi darbojās Ulbroks aizsarg, tagad Venevits. Skaisti tver bumbiņu rokās, 2-1. Krūmiņ metiens Bugbāņkovs. Tukšiem vārtiem dod Leksim, taču Leksim mazliet pietrūkst ātrums. Tagad jau otrā galā. Un otrā galā. Kosim. Taču tikko varējām redzēt vairākas. Spēja kaut ko izveidot no standarta izspēles Irlavai. Sīliņš iet uz metienu. Bumbiņu vārtu priekšā diezgan augsts nospēlē. Izdodās. Spēlējās ar Klameru. Tagad Reidzāns jau atņem bumbiņu. Vēl viena epizode Ulbrokai. Labi, Venevits. Vārtu gums Irlavai. Vai izdosies? Krūmiņa metiens bloķēts. Un jau Trofimenko 2 Šenbergu. Trofimenko pats līdz vārtiem. Izcili. Jā, tam 22. Tad viņam kaut kāda veida statistika. Metiens un gan arī tika piešķirts soda metiens uz Kristapa Bugbāžu sargātajiem vārtiem. Bet Irlava to neizmantoja. Irlavas spēlētājiem pie Kristapa Bugbāžu sargātajiem vārtiem. Tiltiņš! Nu, ļoti ticams. Bet labāks jautājums, vai Irlava gūs vārtus Sīliņam. Fantastiska neielido vārtos. Ļoti labi iespēja gūt vārtus Kristapam Reidzānam. Tikmēr stūre. Vai tas ir Bullīts? Venevicu. Un tagad vairākuma piecinieks. Trofimenko! Ļoti lido garām vārtiem.
Nu, jāsaka, momentu diezgan. Ričards Riekstiņš būs 2 minūšu noraidījums. Šķiet, ka tieši Jančevskim metiens pēc pagrieziena. Ieņemt vietu. Nostāties pretī metienam un neatļaut izmest līdz vārtiem, bet Siliņš. Neizdodas to ilgi nokontrolēt. Jančevskis individuāli tiek garām un apspēlē kā vienu. Taube. Var teikt, tiek garām tiltiņam, pēc tam arī atrod piespēlu uz Jansonu. Rojs pēc pagrieziena nav precīzs. Tālāk Stančiks cenšas apspēlēt Blumfeldu, tas arī izdodas. No aizvārds cenšas iegūt kādu labu epizodu. Kos kopā dod 59 punktus. Tikmēr Stūre atrod Lēvaldu fantastiski. Trešās trešdaļas beigām. 10 vārtu pārsvars Ulbrukai. Skaisti centās Leksis. 12-2. Šenbergam metiens, Blumfelds vārtu priekšā, ātri atgūst bumbiņu. Jančevskis pēc tam piespēle uz tiltiņu. Situācija tieši pretī vārtiem, nu mazliet uz labo pusi. Pie bumbiņas Stančiks. Un diezgan vienkārši bumbiņa.